Divstāvu Adria kempers ar manu mīļāko gultu. Šis ir Adria Twin Sports 640 GX. Un kāpēc tas ir viens no maniem iecienītākajiem furgonu tipa kemperiem? Pirmkārt, tāpēc, ka tam ir paceļams jumts, un ar šo furgonu var ceļot 4 cilvēki. Tad aizmugurējā gulta paceļas un laižas, un jūs tur varat ievietot velosipēdus vai motociklus. Un, kad jūsu hobija lietas ir iekšā, jūs joprojām varat gulēt tajā gultā. Jā, tad vēl par izmēriem. Šis kempers ir 6 metrus un 36 centimetrus garš. Jauns Fets, autovāts. Tas jau atkarīgs no tā, kā jūs komplektēsiet. Tad ejam apskatīties. Šeit izvēlēta balta krāsa, bet tikpat labi var būt pelēka, melna vai jebkura cita, kādu vien vēlaties. Ir dīzels, elektrības pieslēgums, WC kasete ar 19 litru tilpumu. Šim kemperim ir āra duša. Varbūt gan silts, gan augsts ūdens. Ūdens nāk no kopējā tvertnes. Tīrā ūdens tvertne ir 100 litru, notekūdeņa tvertne 85 litru. Notekūdeņa tvertne ir apsildāma un izolēta, tāpēc jūs pilnīgi varat ceļot ziemā un neradīsies nekādas problēmas. Logi ir iemontēti, tāpēc būs mazāk trokšņa. Tas liecina, ka kempers patiešām ir augstas kvalitātes, un Adria piedāvā 10 gadu garantiju pret mitruma noplūdi, kamēr ekonomiskās klases kemperi parasti dod tikai 5 gadus, citi 6 gadus, bet Adria jau nozīmē, ka viņi savu kvalitāti ir pacēluši ļoti augstu. Tad ejam paskatīties apkārt. Ir aizmugurē mums ir atpakaļskatu komena. Te ir šī brīnumainā pode. Kad jūs to nospiežat, gulta sāk celties uz augšu, un, piemēram, jūs varētu apstāties tieši šeit, iebraukt ar motociklu un paši doties gulēt. Šis ir maksimālais augstums, līdz kuram var pacelt gultu, lai kaut ko ievietot apakšā. Šeit jums noteikti ietilpt jebkura izmēra motocikls. Te ir poga, lai paceltu vai nolaistu gultu. Ir arī ūdens tvertne. Šeit ir gāzes balons. Klients ir pasūtījis uzpildāmu gāzes balonu, lai viņam ziemā ceļojot nebūtu jāstaipa līdz gāzes baloni. Viņš vienkārši iebrauc degvielas uzpildes stacijā un uzpilda to. Šeit ir viena glabāšanas vieta, un te vēl viena vieta mazākām lietām. Un te vēl ir viena glabāšanas vieta. Šim kemperim ir webasto apkure, tātad siltīšana notiek ar dīzeļdegvielu, kas tiek ņemta no kopējās tvertnes. Bagāžas nodalījums arī ir apsildāms, tāpēc, kad jūs gulēsiet, siltums nāks no apakšas un ziemā ceļot būs tiešām ērti. Adria ir pats iecienītākais zīmols Skandināvijas valstīs. Visticamāk, ne bez iemesla, protams, pateicoties savam stilam, kvalitātei un tam, ka tie ir ļoti efektīvi ceļojot ziemā, jo labi saglabā siltumu iekšpusē. Tā, tad ejam tālāk apskatīties. Te ir ūdens tvertnes uzpilde, tad ir markīze visā kempera garumā, markīzes apgaismojums un, protams, ļoti plašas durvis, lai ieiet iekšā. Te ir otrā brīnumainā gulta, par kuru visas strības un cīnās, kurš gulēs šajā gultā, jo no šejienes pavērs skati. Ja jūs guļat pie jūras, jūs redzat jūru, redzat kalnus. Te ir svaigs, tīrs gaiss. Un šeit var gulēt 2 cilvēki. Pati gulta ir 1,30 m plata. Ja rodas jautājums, kā te gulēt ziemā, tad ziniet, man ir klients, kurš saka, ka ceļo šādā temperī līdz -2 grādiem un guļ šeit. Te ir apsildāms matracis. Tas jau ir jūsu izvēle, bet principā jums ir apsildāms matracis, uzvelkat pārsegus, uzliekat vēl vienu apsildāmu aizsargu un tiešām varat gulēt arī vēsākā laikā. Bet vispār šeit ir nereāla sajūta, skats, un tas ir kaut kas īpašs. Man patīk šie kemperi ar nolaižamiem jumtiem. Es goju, labi atceros to nakti līdz pat šai dienai. Ieskatīsimies virtuvē, kur gatavos mūsu lietiskie pavāji. Šis ir augošu galda virsma. Un te, ko mēs redzam, 2 deglu plīts un izlietne ar krāna. Te vēl ir papildus kapis, nedziņu apaviem vai kam citam, kas jums būtu ērti. Un mums ir 3 atvilktnes. Viena atvilktne, otrā, trešā. Tas noteikti izturēs kādas 10 kg, tāpēc jūsu virtuves piedrumiem vietas pietiks. Te vēl ir viens skapis. Un ko Adria ir izdarījuši jaunu, es jau šķiet esmu stāstījis, šis materiāls tiek izmantots aviācijā. Tas ir ugunssiturīgs. Tas ir pārstrādāts no plastmasas. Tātad videi draudzīgs, bet patiesībā tas ir izliets pēc formas. Tā mazāk grāb, tā ir vieglāka, lai īpaši pasargātu kemperi no pārslodzes. Man tā arī ļoti stilīgi izskatās. Tāds urbanistisks, mūsdienīgs stils. To ļoti novērtēju. Tāds te mums ir vadības panelis. Jau standarta panelis, domāju, visi zināms. Ieslēgt vai izslēgt ūdens sūkni, regulēt apgaismojumu, paskatīties, kāda ir temperatūra. Te
Te var arī regulēt webasto apsildi, paskatīties, cik akumulātoru uzlādēt, cik daudz ūdens ir, un te ir vispārīga informācija. Vēl ir 83 litru kompresora leduskapis ar saldētavu. Ja jūs komplektēsiet kemperi, var pasūtīt arī 138 litru leduskapi, bet tad jūs zaudēsiet šo skapi, kas patiesām ir diezgan plaša, lai pakārtu drēbes. Dodamies uz guļam zonu, un šeit ir vieglāk piekļūt gultai, uzreiz ir iebūvēts skāpnes, un ir eļļa aizsarga barjera, lai lietas no bagāžas nodalījuma neripot uz priekšu, uz gultu. Es varu gulēt tā, es varu gulēt šādi, es varu gulēt arī šādi. Šī ir patiešām ļoti liela gulta. Šeit var pat ar mazāku bērnu ērti apgulties. Jūs visi gulēsiet kā kašali. Skapja vietas jūsu mantu glabāšanai. 6 skapīši, diezgan dzīvi. 1 drēbu pakarmā vieta. Te vēl 6 skapīši. Jums ceļojumam noteikti pietiks. Un vispār mani klienti saka, jāiemācās ņemt līdzi mazāk mantu. Es ar kemperi ceļoju jau 6. gadu un vēl joprojām mācos. Ticiet man, ar to pietiek. Guļamstabas zonā ir 4 logi un jumta logs, tāpēc jums būs gaisma plašums, ja apstāsieties kādā skaistā vietā. Vani tiek novērtēti Instagram lietotāju vidū, jo var atvērt šīs durvis un tad jūs redzat skaistu skatu. Tad varēsiet uztaisīt pašas skaistākās bildes. Lūk, šeit ir daudz gaismas, daudz svaiga gaisa, daudz skaistu skatu. Šim kemperim ir signalizācija. Redzat, uz visiem logiem ir sensori. Ja kāds mēģinās atvērt logu, sāks darboties signalizācija. Tā kliegs! Vārdu sakot, visi kaimiņi sanāks kopā. Visiem logiem ir nakts aizskari, kā arī moskītu tīkli, tāpēc jūs varat gulēt ar atvērtiem logiem un neuztraukties, ka podi ielidos. Un cik forši un gudri ir izdomāts tāds mini nakts galdiņš, telefonam, dzērieniem nolikt pie gultas, tas ir ļoti forši. Pie gultas man patīk ērti izdomāti āķīši, kur pakarināt drēbes vai, dvieļus. Jā, dušas un toaletes zona. Tagad pie Adrija jūs vairs neatradīsiet dušas ar tām materiālu plēvēm. Dušim ir veramas durvis, un jūs vienkārši atverat dušu šādi, un jums ir dušas telpa, kur nomazgāties. Atsevišķa duša, rokturis, kur pakarināt dvieļus, vai arī, kad brauksiet un iesiet dušā, būs kur pieķerties. Lūk ir šis iesinājums. Un kad jums vajag tikai toaletes spoguli un izlietni, jums vienkārši atverat. Ir 2 notekas, tāpēc pēc dušas jums noteikti nebūs baseina, viss būs sauss. Te ir skapīts, kur salikt kosmētiku. Loks ir atverams, vieta izlietnē var tikt grozīta dažādos veidos. Lai būtu ērtāk. Šīs durvis ir bīdāmas, plastmasas, tāpēc neuztraucieties, ka tās varētu sabojāt kemperi, un kad braucat, vienkārši tās aizslēdzat. Tātad šis kempers ir oficiāli čekvietīgs. Un tagad es parādīšu, kā transformēs viesistabu un braukšanas vieta. Tātad viena opcija ir jūs braucat un jums ir dzērienu galdiņš. Otra opcija jūs braucat bez nekā un vienkārši jums ir tik daudz vietas kājām. Un trešā opcija ir tā saucamā abrakadabra opcija. Un trešais variants jums ir pilnvērtīga viesistaba, kuru izvelkat no grīdas glabāšanas vietas, un tad jau varat braukt kā pie galda. Ja vajag lielāku galdu, tad tas galds izplešas, un tad jums tiešām ir liels galds, tāds kā mazs office. Šie krietli pagriežās, un jūs tiešām braucat ērti. Ir 3 varianti, kā jūs vēlaties braukt. Ja sēžat šeit, tīkli pret odiem, nakts aizskari, un tie laimīgie, kuri var ceļot un strādāt, var iebūt lielisku darbu vietu, jo šeit ir arī 220 voltu pieslēgumi un uzlāde, tāpēc blakus darba vietai varat uzlādēt savu datoru. Tā, fotobāze, jaunais fats. Mums ir adaptīvā kruīza kontrole, pilnībā elektronisks panelis, tad 10 solu multimēdiju ekrāns, automātiskā pārnesuma kārba, automātiskā klimata kontrole, joslu uzturēšanas sistēma, retarders, lai jūs droši varētu nobraukt no kalna, nepārkarsējot bremzes. Ir izturēšanas, kas jums palīdzēs izbraukt no slapjas zāles. Tātad fets ir aprīkots ar visu labāko, ko vien var uzlikt. Un tagad lielākā daļa mūsu klientu arī komplektē tā, lai kemperis būtu tiešām ērts un nebūtu sliktāks par to auto, ar kuru viņi brauc ikdienā. Šim kemperim ir elektriskā notekūdeņa novadīšana, tāpēc ar vienas pogas spiedienu visas notekas iztecēs. Te vēl ir termo un nakts aizskari priekšējiem logam. Ja pasargā gan no augstuma, gan no karstuma, tāpat arī kabīnes logi. Šī jau ir papildu opcija. Bet arī nav kempera, kur pirktu bez šīm žalūzijām. Tāpat mums ir liels, skaists jumta loks, kas atveras, tam ir nakts aizskari, kā arī tīkliņi pret odiem,
Un šāds liels loks rada plašuma sajūtu. Lai gan vans pats par sevi ir mazāk ietilpīgs kemperis, šie lielie jumta logi patiešām komfortabli paplašina telpu. Es jūtos šeit. Kā tu jūties? Man ir sajūta, ka es pieceļos kājās. Šāda kempera cena sāks no 62,000 plus PVN un palielinās, pievienojot vairāk aprīkojumu. Paldies par video noskatīšanos, paldies par rakstīšanu, komentēšanu. Nospied patīk, spied abonēt un dalies ar draugiem. Paldies!